Ziņa izskanējusi, kad Butlers, es viņu tā kārtīgi redzēju savā laikā. Viņš atdzirdēja mūsu, jo mēs taču teicām, jā, trešā numuru. Jā, jo Reka spēlē, labi, Vefs vinēja Eirokaus pirmo spēli pret PAOK, ja, bet, tas J.R. Gidenses tur darīja, ko gribēja. Tas plosīja viņai. Jā, un par tādu tipu spēlētājs arī runāja. Skatīsimies, teiksim, Butlers jau, protams, viņš fiziski spēcīgs, un tas gads, kad es viņu redzēju koledžā, West Virginia, tad viņš ļoti labi izskatījās. Tur NBA viņš, es neteiktu, ka viņš līdz galam vēl tā 100% var uzskatīt sevi par apliecinājuši, ja, bet, es pieļauju, tāpēc varbūt viņam būs vēl lielāka motivācija to izdarīt šeit. Un, tā ir tā pozīcija, protams, kas kas Vefam, kā mēs runājam, bija jānosedz. Un tad paskatīsimies, kā komandas spēle izmainīsies tuvāko 2 nedēļu laikā varbūt. Teiksim, ka adaptācijas laiks tomēr kaut kāds būs vajadzīgs. Labi, mēs noņemam nost to Nižņī Novgorodu, varbūt tas lidojums, varbūt tās emocijas pār Žalgiru neļauj sakoncentrēties atkal, tur bišķi atkal treneru kolektīvam, varbūt arī pašiem spēlētājiem jāskārto galvas. Vēl viena lieta, īsumā, ko es gribēju piebilst, kas gan nav tipiski Butauta komandām, ka Vefam ir tiešām izskatās, ka ir problēmas ar aizsardzību. Jā. Un to mēs pieskarsimies vēlāk pēc Ventspils spēles, jo es aprunājos arī pašu Butautu, kas notiek komandā. Bet tagad pret PAOK. Izcila spēle no Vef puses. Izcila ar ko? Bija disciplīna. Jā, perfekta disciplīna. Taisīja, skatījos un vienkārši, tā teikt, sajūsmā aplaudēja treneru kolektīvam, kurš māk nomotivēt komandu. Arī pat komanda bija sapratusi savus kļūdas, taisīja visu perfekti. Uzbrukums perfekti, aizsardzība perfekti. Perfekti nevar būt, vienmēr būs kaut kādas kļūdas, bet izcila disciplīna bija, kas arī noved pie, man tā liekas, ja viņi spēlētu bišķi paviršāk, tur būtu zāģis. Jā, jo īstenībā es domāju, ka daudziem zemapziņā bija tā sajūta, ka PAOKs, visi saklausījušies to Grieķijas, to finansu situāciju kā valstī, un, teiksim, iespējams, ka tas kaut kādā veidā noteikti arī, protams, uz sporta atsaucās, uz basketbolu tā skaitā. Un visi domāja, kad atbrauks PAOKs, pastījās tie uzvārdi arī, tur Dikudis, ja, tas pats J.R. Gidenses, ja. Jā, daži uzvārdi bija zinām, bet tā kopumā, un vēl ņemot vērā to faktu, ka Andruškevičs izgāja no ierindas, Vefs ļoti disciplinēti nospēlēja, otrs, kas pareizi salika akcentus, saprotot to, ka, groza apakšā viņiem tiešām līdz ar Andruškeviča izdēšanu radās pārsvars, un viņi diezgan, kā teikt, izteikti sāk spēlēt uz to grozu apakšu, un tas attaisnojās. Un kas vēl pie patīkamām lietām bija tas, ka Vaļausks tā kā drusku sāk atraisīties, bet savukārt atkal Keince pēdējās spēlēs atkal ir... Es nezinu, kāpēc Keince tā noliks. Grūti pateikt. Iespējams, tas tā viņa tā iekšējā konkurence ir tā, vienbrīd viens ir labāks, vienbrīd otrs. Bet jā, tur aizsardzība vēl bija daudz maz ok, bet atkal nāca VF mačs. Ļoti pa viļņiem spēlē komanda. Ļoti pa viļņiem spēlē, kas nav, nevajadzētu būt pie šādiem spēlētājiem, kas nav tomēr... Nepriekš tādu uzstādījumu. Jā, un nepriekš tādu uzstādījumu. Tā kā, tur es nezinu, tur iespējams tie cēloņi ir vēl dziļāk jāmeklē. Es nezinu, kāpēc tā ir, vai tā ir. Jo, ja tā ir motivācijas problēma, tad tas ir neprofesionāli. Ja tu nespēj sevi nomotivēt, tā nevar būt. Ir kaut kāda latiņa, zem kuras tu nedrīkst savu tomēr to līmeni nolaist. Ja tu esi pieredzējis spēlētājs, to var darīt 18, 20 gados, tev var būt, teiksim, labi 22 tur vēl, pieņemsim, jā. Bet, ka tur ir 28, 29, 30 gadu spēlētājiem, 27, jā, tie ir, kad tad vēl tā stabilitāte radīsies? 35, 40 gadu? Jā, jo... Atkal šajā te Bērziņš atkal pa viļņiem spēlē, tad viņš nospēlē ideāli, Bērs, kas pats bija. Tad viņš atkal kaut kur pagrīdē ir, nevar saprast, ko viņš šodien izdarīs. Viņš ir gatavs tai spēlē vai nav. It kā viņš emocionāli ir gatavs. Viņš pārdzīvo pēc savām kļūdām, pēc neiemestiem metieniem. Bet, tas viņam gan es ieteiktu mazāk pārdzīvot, tur, plivināt savas rokas un tās grimasas taisīt, tāpēc, ka, ja godīgi sakot, tas, kā jau es teicu, tas talants, kas viņam ir piešķirs, kā viņš šobrīd šķiež jau gadiem ārā,
varbūt ir laiks tomēr kaut kā, es nezinu, pēdējais brīdis vēlreiz saka, viņiem savākt sev rokās. Tas nav nopietni, ka spēlētājs ar tādiem fiziskiem un visādiem dotumiem šī tik nestabili spēlē. Tas, es nezinu, viņam es pat nezinu vairs. Par to ir runāts jau entās reizes. Tur vai nu viņš savāksies vistuvākajā laikā, vai nu būs mums kārtējis, par kur runās, ka varēja būt, bet nebija. Bet nebija labi. Tagad mēs pret Ventspili visi, tā skaitā ARS, uzskatīja, ka Vefs vinnēs Ventspili. Principā arī viss tā spēle liecināja, ka Vefs arī vinnēs to Ventspili, bet tas pēdējās minūtes kaut kas notika. Kas notika? To es apmēram zinu, mēs arī par to runāsim. Un atkal zaudējums, ja salīdzinām Žalgiru un Pauku, tad bišķi vājākai komandai. Atkal nekoncentrēšanās, atkal labi, tagad nebija Jahovičs ierindā, Perijs nebija ierindā, jo, Perijs lai kā, bet viņš tās pēdējās spēles, nospēlēja jau krietni labāk, kā spēlēja sezonas sākumā. Jā, varētu piekrist, bet es tomēr šajā spēlē gribētu visdrīzāk izcelt dueli Butauts-Vētra, kas jau atceries no ASK Baronas laikiem, no tā episkā pusfināla un arī sezonas laikā, kur tur bija tie bezgalīgie pagarinājumi un +1 un -1 un viss. Ja, un nomināli to ir runāja visi tad, un to tu pats arī tagad teici, ka tad Baronam bija drusku vājāks varbūt sastāvs šobrīd kā Ventspilī. Ja, tā, jaunāks un tā, bet, kaut kā laikam, ir katram trenerim, es pieļauju tādu droši vien treneri, pret kuriem viņš neērtāk jūtās, un atkal otrādāk, pret kuriem labāk jūtās. Un iespējams, kad Vētra Butauts šobrīd tur ir tas, ka varbūt Vētram ir kaut kā parocīgi spēlēt, viņš ir sapratis, kā spēlēt pret Butautu komandām, un atkal otrādā Butauts varbūt, ir kaut kādas, visu laiku lietas, kas traucē parādīt to labāko sniegumu, bet es domāju, ka tas arī šobrīd bija tas galvenais noteicošais šajā konkrētajā spēlē. Un plus vēl, sakrit arī tas, ka Strelnieks brauc prom, tā kā pēdējā spēle viņam bija, un Jahovičs nebija. Jā, Perijs un labi, tagad bija tāda pēc spēles tās emocijas, visi šokā, VF fani. Es tev aprunājos ar Butautu, un Butauts saka, ka ir atšķirība spēlētāji, kas spēlē, piemēram, ASK, viņš bija tendēt uz aizsardzību. Vismaz 70%. Tagad ir spēlētāji tendēt uz punktu gūšanu. Tā ir baigā atšķirība. Un es nevaru piespiest viņus spēlēt aizsardzībā ar 90-100%. Jo viņi ar 100% spēlē punktu gūšanai un paliek pāri. Aizsardzībā vai 100 pāri nepaliek. Paliek pāri jau kādi 70%. Un tie 30% arī ir to, ko viņš grib samainīt. Ka viņi grib spēlēt, lai 100% aizsardzībā un 70% no spēka rezervējumu uzbrukumā. Vispār, ja tās salīdzina, tad ņemsim kaut vai pa pozīcijām. 5. numuros, Bramlets. Es vispār uzskatu, ka Bramlets ir viens no top 5 leģionāriem, kas Latvijā spēlējas pēc kvalitātēm, pēc spēles izpratnes, pēc visa. Un, protams, viņš bija tas, kas to aizsardzību cementēja. Tāpat Andriju Kaitis, tāpat Vecvagars, tāpat arī Breks. Arī aizsardzībā, lai arī viņš, protams, uzbrukuma, bet arī aizsardzībā viņš izdarīja savu darbu. Ja. Jau Breks jau beigās, ka bija. Un kas vēl bija? Vēl viens garais, man liekas. Un Raits Grāfs, jā. Protams, Raits. Tā, protams, Garēlam noteikti, mazajā jūs arī visi, kas bijāt. Miličs, Sandis, tu, Babrausks, Stepons. Jā. Visi varēja spēlēt aizsardzībā un gribēja spēlēt aizsardzībā. Šeit, protams, tas ir tas, par ko mēs jau sākumā pieskārāmies, kas teica, ka aizsardzība ir liela problēma šeit. Un bez aizsardzības, būs katru maču ielaist pie 90 punktiem. Tas ir pa daudz. Bet tas ir arī pašcieņas jautājums. Kā jau teicu, pašcieņa, vai tu atļauj, lai tev visu laiku nosacītu pazemo, lai tev visu laiku apspēlē, lai tev, es nezinu, vai tiem pašiem spēlētājiem arī nav kaut kāds iekšējais lepnums par to, ka tu vari nosekt viņu vai kā. Ir viņi tur iekšā, pēc tam viņiem bija arī diskusijas, zinu, ka mazie garajiem pārmet, kāpēc garie nepalīdz
tieši maziem nedaudz, ja viņi taisa vai to step-out vai šovu taisa, atkāpjoties, tur sanāca tā, iet strēlnieks un no groza apakšiem. Tu taču garais 2,10 ar rokām. Tas taču vēl jāpārmēr pāri, bet nebija tā, ka Bērzam aiziet garām, Simsam aiziet garām. Miličs bija ļoti neapmierināts ar garo darbību. Viņš vienmēr neapmierināts ar citu darbību. Kertisam ir tāda iekšā, viņš daudz citiem arī skaties sev, viņš reizēm arī tomēr vajadzētu apskatīties. Un kas vēl bija rakstīts? Sands izmet tajā mačā 4 metienus. Viņš skrien pa līniju, nav pirmā piespēle pa līniju. Viņš skrien brīvs. Tas bija tāds, es tieši sēdēju tādā rakursā, kur es tā ļoti labi varēju redzēt. Nav tā pirmā piespēle. Ja ir pirmā piespēle, tad nav uzreiz sāsinājums uz groza, bet sākās tā motions. Mūžīgais, jā. Jā. Un, kas ir interesanti, bija tas, ka Ventspils kurināja to tempu arī. Ja Vefs kurināja to savu ātro spēli, tad Ventspils neatpalika un beigās jau bija tā, ka Vefs ar savu īso soliņu jau sāka pagurt. Ventspils uz lielo rotācijas rēķinu noturēja to tempu līdz 40 minūtēm. Jā, starp citu, kā Vilardam ar veselību? Līkļa viņi ieraugot uzreiz teica, ka ir salauzts. Tagad es zvanīju, bet man necēl klausulis, gribēju uzzināt, bet tas... Slikti, jo ļoti man patīk viņš kā spēlētājs, un viņš tādu labu enerģētiku dod. Jā, bet bija tas, ka uzreiz kā Līkļa fizioterapeiti, viņi kā pamanīja tādu uzreiz pozitīvo, kā viņas raksturīgi pateica, viņam noteikti ka lauz. Bet katrā gadījumā izskatījās pamatīgi nepatīkama tā potīt, un uz kādām 2-3 nedēļām viņš būs ārā viennozīmīgi. Pat ja nav lausts. Pat ja nav lausts, jo viņi bija tādi, uzpampi. Novēlēsim, lai viņš atvesļojās, jo viņš Ventspilī ļoti būs vajadzīgs, bet tāpat tas neatrisinās arī Ventspils. Bet pie Ventspils mēs atgriezīsim, bet paturpinot par Vefu. Redz, mēs visu laiku, būtībā sanāk visu laiku atkārtot vienu un to pašu, ko mēs sakam, bet... Tātad vēlreiz analizēt, nav stabilitātes, nav it kā nomināli, nav tā pirmā numura, tas sasaucās ar to, ka nav tā pirmā piespēle, bet atkal, ja būtu varbūt agresīvāks tas trešais numurs, kas arī, paņem to bumbu, var pārvest pats pāri laukumam un tā. Īsts soliņš viņam bija 8 spēlētāji. Pārējie bija no VF kadetiem paņemti. Un te ir otrs jautājums. Es uzskatu joprojām, ka Kaufmans var spēlēt vairāk minūtes. Viņš arī izgāja laukumā, viņš tās 2 minūtes. Nemainījās tajā spēles. Viņš atdeva vēl rezultātu piespēlēt. Nevaram uzskatīt vairs viņam 22-23 gadi, kāds vairs viņš jaunais, kā tad viņš sāk spēlēt? Tur ir viennozīmīgi. Tā kā tā rotācija, tā, protams, visi zina, ka Butautām ne īpaši patīk ar jaunajiem basketbolistiem spēlēt, bet kaut kā viņš vinējis ar jaunajiem pasaules čempionātu. Jā, bet dzīve piespiež un, diemžēl, ir jārotē iekšā. Tas pats Kaufmans. Es nedomāju arī, ka jaunais Bērziņš izbojātu skatu laukumā uz 2 minūtēm, par ko mēs runājam 2. ceturdaļā, vai kād. Cīņas par viņš aiziet pakaļ bumbai, ieda uzdevumu izcīna, ej pakaļ atlēcošām bumbām. Jā, tieši tā. Nevajag nekāds varoņdarbs, bet vajag tieši tās 2-3 minūtes papildus, ko atpūsties, teiksim, vadošiem spēlētājiem. Tas, ka saka, Kaufmans iznāca, nebija viņš tur pa kapēju sliktāk pa Miledžu vai pa to Periju. Iznāca, izdarīja savu darbu, ne aizsardzībā iekrīt, ne uzbrukumā. Nepaspēja neko savārīt. 2 minūtēs grūti kaut ko. Ja arī tur nokļūdītos, kas tur būtu. Bet toties Miledžam pēc tam paliktu vairāk spēku. Un to jau arī kāds, neatceros, kurš bija teicis, bet principā Miličs jau arī vairs nav tomēr, tāds, kāds viņš bija 5 gadu atpakaļ, ja? Ka tomēr, vecums, viņš mazliet vecāks palicis līdz ar to, viņam tomēr, vairs nav tās enerģijas rezerves, bezgalīgas. Tieši tā, ka lai viņš varētu 30 plus minūtes grib tādā tempā spēlēt gan uzbrukumu, gan aizsardzībā, 25 tas ir maksimums. Pie tām, ja viņš sāk kaut kur tās savas rezervītas kaut kur meklēt, un tas ir vienmēr viņas tiek meklēts lielākoties aizsardzībā. Un tāpēc, tā kā tur, Vefs šobrīd ir tādā viļņveida stāvoklī, viņi var spēlēt labi. Bet tad viņiem ir jāgrib un jāsāk, tas ir no aizsardzības, jo liels uzvars viņi neizcīnīs tikai. Nebūs tā, ka katrā spēlē paši varēs sasviest 90 plus punktus un ka pretinieki viņiem to ļaus darīt, kas ir galvenais. Skatīsimies, varbūt viņi izdarīs kādu secinājumus, varbūt pienāks Butlers klāt un uzspēlēs savādākā līmenī. Kaut vai tur nekāds cits līmenis nevar būt, vienkārši jāskārto aizsardzību. Manuprāt, uzbrukums viņi samet savus 80-90 punktus. Ir jāsakārto, tātad vairākas lietas, kas, manuprāt, pirmais jāsakārto ir aizsardzība, otrais